Pēc dzemdībām jau sapratu, ka mans vēdera forma un izskats nebūtu nav tāds, kā es to vēlētos un kāds bija pirms dzemdībām. Tas rezultāts būs nekāds, kad pēc pusgada man būs tāds pašs krūts, kā man bija noslīdējušas. Ar iztēju bija tāda. Man par savu degunu tie kompleksi nāk no bērnības. Kad skolas laikā kāds pateica, ka tas ir tā kā gurķis. Daudzus gadus sapņoju par krūšu samazināšanas operāciju. Pusauģu gados sākās muguras sāpju problēmas, un tad maz pamazām tas viss pārtapa hroniskās muguras sāpēs. Es jau kādus gadus, varbūt pat 10, esmu jau tā kā par to interesējusies, īpaši par apakšējiem plakstiņiem, šie maisiņi man ļoti traucēja. Sapnis bija ļoti milzīgs jau daudz gadu garumā, un viņš piepildījās ar lieliskiem rezultātiem, kādus pat es nevarēju nosapņot, un kādi pat rezultāts ir brīnišķīgāks, nekā es biju iedomājusies. Doto brīdi es esmu sākusi jau sajust krūtis kā savas. Ir tā sajūta, ka tās jau ir manas un tās pārvērtības ķermenis ir pieņēmis. Tas, kas bija mans, tas vēlamais rezultāts, kādu es sev biju iztēlojusies, ko es vēlos, kādas es vēlos, uz doto brīdi ir ļoti skaisti. Vissvarīgākais ieguvums no šīs operācijas man ir muguras sāpju atvieglojums. Vieglāk, nevelk plecus, nav tas saspringums tāds, un par to es esmu ļoti priecīga un pateicīga. Tas ir ļoti, ļoti atvieglojis man dzīves kvalitāti. Un tagad varbūt jums vienkārši vēl kā pateicību pateikt par to, cik es fantastiski un lieliski jūtos tagad. Un esmu jau tik ļoti pieradusi pie tā, un tagad tas ir tik pašsaprotams, skatoties sevi spogulī, un kad tā kā tev beidzot viss patīk. Un tas jau, man liekas, ir tas galvenais tas gandarījums vai, es nezinu, tā pašapziņa, kas ir izmainījusies, un tas prieks par rezultātu. Pēc operācijas, pašsajūta bija ļoti laba, nekādas sāpes nebija, tādas izteiktas, ka acis ir skaistas un mirdzošas. Jūs tiešām palīdzat cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti. Tīri tik vienkārši, kā pilnvērtīgi un normāli dzīvot. Un tas ir tik ļoti liels atbalsts cilvēkiem, kuri varbūt to nevar finansiāli atļauties.